Un tā saka. Tā, paldies, Ramon. Vai ne, Led? Es tev saku, nu tur ir mērķiķošanās. Un zini, ko mērķiķis izdara? Led. Mērķiķis jebkuru cilvēku var novest līdz baltkvēlei, vienkārši žestikulējot. Ot es varu vienkārši nerunāt, es varu tā uztaisīt to te, ka tev vienkārši tur... Jo, cik aiziet paskatīties mērķiķis. Man mīļākie dzīvnieki tajā zoodārzā. Es vienmēr eju, ka redzu sevi. Mērķiķis ir, jā. Viņš tur šitā darās, viņš kaut ko tur bakstās. Un viņam galēs, man vīrs vienmēr ņird, tu tā kā mērķiķis, ja es uz viņu uzkāpu virsū un tu kaut ko tur čubini. Kur tev pumpiņi, kur tev kas tur kaut ko... Tu esi tāda dzimuma žurkas gadā 84. mānas prāts, un es arī esmu vērsīta. Davai, Kristīte, tagad es tā kā pa sev klausīšos. Bet, ko tur vispār? Tur taču vispār, es nezinu, Katrīna, ja jums tur nav jau... Spogulis, tā kā nostājās spogulīti priekšā. Ja jums viss ir tā kā, ja jūs esat augstienē sevi tā kā saspīdinājuši tos savus kroņus ap divu vēršiem, tāda arī starp citu. Tad jums noteikti ir saimniecība vai māja vai, vienalga īpašums. Jūs esat stabili abi divi, baudat, jums ir viss tajos, kā lai saka, tur ienāk, pie jums ienāk, jums vienmēr viss ir tik patīkams, kur var atslābināties, kaut kāds ērts dīvāns, kaut kas viss domāts par to, lai atpūstos, lai nepārstrādātos, viens par otru rūpējās, vai tu neesi pārstrādājies, vai tu esi gan atpūties, aizbraucam uz kaut kādu spā, pamasējam tur viens, tāds, saprot, visi tādi abi ēdienas, viņi abi divi gatavo tur kaut ko, vai viens tur ēd, otrs gatavo, vienā. Viņiem abiem visi viņi uzņem tos ciemiņus, ak, Dievs, viņi vienmēr to labāko, viņi izklājās, paldies, Taled, viņi izklājās tā, ka viņiem ļoti svarīgi ir ausīm, viņiem patīk ar ausīm mīlēt. Kad tie ciemiņi atnāk un saka, pie viņiem bija tik fantastiski, tiešām, tie ir cilvēki, kas māk sagādāt svētkus un parūpējās par katru galda kartīti, lai būtu viss smuki tipi, ja? Tie ir vērši divi. Un ja vēl žurkas taču visu velk mājās, tā kā sev, ja? Lai būtu viņiem abiem labi, tā kā es domāju, tur vispār ir super. Jā, protams, Lotāri, tieši tā, uz priekšu, un šito varētu vairāk apzināties, vai ne, Evi? Es pilnīgi iekoļos. Lauviņa un vēzis pastāsti. Es jau